Nāc ar mani, uzbūvēsim tavai privātmājai ļoti labu Wi-Fi un interneta tīkla sistēmu uz Rūģī bāzes. Sākam ar to, ka tev ir vajadzīgs noteikti provider rūters, tāpēc, ka visticamāk tev ienāk iekšā optika vai tu ņem internetu no 4G, 5G mobilā tīkla. Pēc tam no tā rūtera tev ieiet šādā te switchā, viņš var būt menedžējams vai nemenedžējams, ar pojai vai bez pojai, bet jebkurā gadījumā tas ir domāts priekš visām tavām rozetēm tīkla, siltumsūkņiem, ventilācijām, kamerām un tā tālāk viss, kas ar vadu komunicē tavā mājā. Tālāk jau ir vajadzīgs rūteris. Šī funkcija arī ir izpildāma ar menedžējumu POE switchu iepriekšējā solī, bet šajā gadījumā mums ir atsevišķs menedžējums rūteris, kas baro pieejas punktus tālāk visai mājai. Kā galveno Wi-Fi pieejas punktus izvēlos šādu versiju. To var forši paslēpt arī kādās palīgtelpās, jo viņam ir 40 metru rādijus. Reāli privātmājai līdz 150 kvadrātmetriem pilnīgi pietiek ar 20 metru rādijusu. Līdz ar to vienmēr tāpatām jāliek ar rezervi, un tad attiecīgi tas Wi-Fi ir stabils pa visu māju. Un mājas otrā stūrī, tā vietā, lai izmantotu tīkla rozete, es izmantoju šādu te pieejas punktu, kas kalpo gan kā tīkla rozete, gan kā arī pieejas punkts un nodrošina vēl papildus tev rādījusu un pārklājumu ar Wi-Fi. Tādā veidā iekštelpās tu visu esi jau noklājis. Un pēdējais ir priekš āras, tātad, lai būtu ārā arī pilns pārklājums un nebūtu nekādu aklo zonu Wi-Fi pārklājumam, ir šāda te antena, kuru tiek uzstādīta ārpus mājas uz fasādes.